zemes, kā ērtāk apsēžties, kā ērtāk, un tā, lai muguras aizmugurīte ir atbalstīta, okay. Muguriņa atbalstīta tā, lai ir vienkārši ērti sēdēt, bet ne tā, ka mēs tā lēžamies, tā, lai mums ir tā muguras, parasti aizliek kaut ko aiz muguras lēsdaļas, un tad augšdaļa brīva. Super. Tad iekārtojamies tā forši ērti un ievākam dziļu elpu. Mazliet aizturam, sarocam plecu uz augšu, sasprindzam ķermeni. Un, kad nevaram vairs aizturēt elpu, tad izelpojam visu gaisu ārā. Ieelpojam atkal dziļi. Aizturam elpu. Sasprindzam visu ķermeni ritīgi. Un tad atslābinam. Izelpam ārā vēl 3. reizi. Cik ilgi varam aizturēt? Dziļi ieelpam. Aizturam. Un, kad nevaram vairs aizturēt, kad ķermenis sasprindzam un aizturam elpu, un kad vairs nevaram, tad tādu rītīgi izelpa ārā caur muti. Viss ārā. Čau, tie, kas tikko ienāk, arī mēs tikko sākam, tā kā droši pievienojamies un turpinam meditēt kopā. Esam atslābinājušies un forši. Jā, čau, Inga un Līva. Super, prieks, ka jūs te esat. Un šodien man tāda gribās pilnīgi tādā mīlestības ceļojumā. Es no rīta meditēju, un man bieži arī raksta cilvēki, ka es aprodājos. Un man raudāšana ir tāda liela meditācijas sastāvdaļa, bet tās asaras ir tādas lielas pateicības apzināšanās, ka tu esi dzīvs un ka viss ir tik ļoti skaisti. Tā kā es ceru nodot jums daļu no tā, ja kaut kur ir līst asaras vai kaut kas tāds, asaras ir forši. Iedomājamies tagad, ka mēs tā dziļi ievākam elpu, un līdz ar to acu aiztaisīšanu mūsos pēkšņi sāk augt tāds skaists vai koks, vai zieds, vai dārs tapa ķermeņa. Iedomājamies no mūsu ķermeņa pamatnes. Viņš sāk tā stiepties, vai tie ir zari, vai tās ir lapas, vai ziedi. Sāk mums pa visu ķermeni tāds izplosties. Iedomājamies, ja tā būtu tāda projekcija skaista, mūsu ķermenis varbūt kļūst par ziedošu ābeli, varbūt par tulpju tādu klēpi vai maipuķīšu kādu ziedu un iedomājamies to. Vislabāk, ja mēs iedomājamies kaut ko mēs bieži redzam dabā tagad un ka mēs tā redzam tiešām sev kā skaisti uzziedam ar šo mirkli, kad mēs sev noliekam šajā meditācijas pozīcijā. Es ziedu, es plaukstu, es augu, es redzu sevi skaistu. Es redzu sevi kā daļu no mīlestības izpausmes. Apskatam sevi no sāniem, no labā sāna. Kā mēs redzam savu ķermeni, viņš tādos ziedos, tādā plaukumā, tādā dzīvīgumā. Apskatam no priekšpuses. No sāniem, otriem, kreisajiem. No mugurpuses. Pavērojam, kādi tie ziedi ir, vai tur ir ziedi, vai tur ir lapiņas, kādas krāsas. Un tad ieraugam, kā vai nu šis koks vai zieds vai jebkas, ko jūs iedomājaties, kā tas jūsos ir izaudzis un kā tas elpo ar katru jūsu elpas kustību. Tas ieelpo un izelpo. Ieelpo un izelpo. Varbūt tas uzplaukst vairāk,
Varbūt jūs sākat redzēt, ka tas mazliet tā kā vibrē tādā dzīvībā. Varbūt, kad tas kustās, varbūt tas ir pavisam mierīgs. Kāds mums ir šis mūsu dārzs? Apskatām vēlreiz savu ķermeni, redzot sevi šajā plaukumā. Redzam, kā mēs elpojam un dzīvojam līdzi šim plaukumam. Kā šī ir viena no skaistākajām mīlestības izpausmēm - uzplaukt, uzziedēt, augt, tiekties uz augšu. Un tad redzam, kā tas vai nu koks, vai tie ir ziedi, kā viņi sāk pasties arī ārpus mums, ārpus mūsu ķermeņa. Tie tiecās uz gaismu, uz sauli. Un pa ceļam tie satiek kāds no mūsu mīļiem, tuviem cilvēkiem. Neko nesakot, vienkārši uzplaukst. Un viņi redzot šo plaukumu, sajūtas mīlētāki. Aizceļam pie viena, pie otra, pie trešā. Un tiešām ieraugam, kā mēs parādām šo ziedu. Viņi neredz mūs, viņi redz tikai šo ziedu, un viņi sajūt pēkšņi šo mīlestības skaisto enerģiju. Varbūt viņi pasmaida, varbūt noliec pasmaržot. Bet ir šis mirklis, viens moments, pilns ar mīlestību, ar skaistumu. Un tagad aizdodamies pie kāda, ar kuru mums varbūt pēdējās dienās nav bijis tik skaisti, kā mēs redzam savu ziedošo dārzu, bet mēs arī aiznesam kādu daļu no sava ziedošā dārza tam cilvēkam. Un redzam, kā viņš atmaikst, kā ieraug skaistumu, mīlestību, sajūt to. Kā viņš pieņem. Un vai tagad katrā no tiem cilvēkiem, kurus mēs apciemojām, apveltījām ar saviem ziediem, vai mēs varam aizceļot pie viņiem un paskatīties, kādi ziedi, kādi dārzi ir viņos, ko mēs ieraugam. Dažos varbūt ir grūti, dažos negribās redzēt. Pamēģinam. Gan jau, ka žagarkaudz arī var uzplaukt, ja labi aprūpē to. Ar tādu skaistumu vieglumu redzam, kādi ziedi, kādi koki viņos aug. Kā viņi arī tiecās kaut kur plaukst, varbūt ir pumpuros. Kā mēs redzam? Un tādā skaistā pateicībā par to, ka arī viņi
ievēro savu procesu un ka viņiem viss notiek savā laikā. Pasakamies par to, ka viņi arī dalās ar savu dārzu, ar savu plaukumu, kā tas kuram sanāk un cik jauki ir sastapties skaistumā un mīlestībā. Liekam rokas uz sirsniņas. Atgriežamies atpakaļ savā dārzā. Ieelpojam dziļi. Un atgriežoties pie sava ķermeņa. Dziļā pateicībā par to, ka mums ir tik skaists ķermenis, tik labs ķermenis. Šis ir mūsu dārzs, kur mēs varam izpaust, caur kuru mēs varam izpausties un caur kuru mēs varam pieredzēt šo pasauli, sataustīt, saredzēt, sasmaržot, ierunāt tajā, klausīties tajā. Par to, ka mums ir šis instruments, par to, ka mēs varam šajā mirklī būt šajā ķermenī. Iedomājamies, kad mēs pēkšņi ieraugam, ka visa pasaule ir mīlestības izpausme. Katrs zieds, katra lapa, katra lietas lāse, vēja brāzma, šalkas, ūdens kustības, smiltis pludmalē, koki, kas stiepjas uz sauli. Tie visi ir mīlestības izpausme. Mums ir tā privilēģija baudīt daļu no tiem, būt kopā, būt tuvumā, apbrīnot, apskatīt, aptaustīt. Iedomājamies, ka pienāk tā diena, kad katrs no mums apzinās, ka mēs esam daļa no tām. Mēs esam daļa no šī procesa, ka katru dienu mēs atceramies, ka mēs esam mīlestība. Mēs esam skaistums, mēs esam dzīvība, mēs plaukstam, mēs mainamies. Ieelpojam sevi tā dziļi un apzināmies, cik fantastiski, unikāli. Mēs katrs esam, nevienam nav tāds pats dārzs. Tie, kas mēs šeit kopā meditējam, katram ir pa īpašiem dārzam. Tāds šodienas vēl pēdējais meditācijas jautājums. Kā man šodien ir jāaplaist savs šis dārzs, lai tas var vairāk uzplaukt, vai kā man viņš ir jāsasilda, jāsamiero, kas man ar to ir jādara, jo tikai skatoties uz viņu un domājot, ka viņš plauks, dabā tā nenotiek. Vajag siltumu, vajag ūdeni, vajag sauli, vajag visu, ko mums šodien vajag. Ko vajag manam dārzam, pajautājam sev. Un, ja varbūt ir kāda atbilde, pasakamies par to. Ja vēl nav, tad zinām, ka dienas gaitā tā atnāks. Dziļā pateicībā vēlreiz par to, ka mums ir laiks, ka mums ir iespēja, ka mums ir uzmanība, ka mums ir šis ķermenis, ka mums viss ir, lai būtu šeit un tagad, būt mierā un skaistumā, būt ar sevi. Varam vēl mirkli pabūt klusumā, lēnām. Vērt acis vaļā, vai arī vērt rociņas un likt pāri sejai. Un būt šajā skaistumā. Vēl būs šeit kādu mirkli, var paklausīties mūzikā, var uzdot jautājumus, var padalīties ar to, kādi bija jūsu dārzi. Cik ļoti gribētu tos redzēt. Paldies tiem, kas bija un ir šeit kopā.